Esiet sveicināti šodienā. Es vēlos piedāvāt mazliet citādāku taro izlikumu. Šeit ir 3 attēli, tad izvēlēties 1., 2. vai 3. attēls, un tā būtu tā aktualitāte, tas resurss pašlaik, kurš tev pietrūkst, un tad izliksim kārtas un paskatīsimies, kas ir tas, kas tev traucē piekļūt pie šī resursa, kāda procesa notiek tevī pašais šajā brīdī, un kā tu varētu iekustināt šo enerģiju, kas tev būtu jādara. Tad izvēlies 1., 2. vai 3. un sākam izlikumu. Tātad 1. attēls ir šīs. Paskatīsimies, ko tad kārtas, ko tad visums mums stāsta par šo konkrēto attēlu, kas ir šajā brīdī. Tātad, tu pašlaik šajā brīdī tev ir tādas kaut kādas sajūtas, tu krīti, ja? Kad kaut kādas vērtības iespējams mainās tavā dzīvē, iespējams attiecības jūk, ja, kas ir būvētas uz nepareiziem kaut kādiem pamatiem. Kaut kas tāds ļoti liels, kaut kas tāds, kas liek aizdomāties par to, ka kaut kas ir tomēr bijis nepareizs, kaut kas ir ticis būvēts tātad uz nestabilām vērtībām, vērtību sistēmu, tā teikt, maiņa, vērtību sistēmu maiņa. Tā ir tā aktualitāte, kas pašreiz ir, un dēļ kuras iespējams tu nevari ieraudzīt savu lielo resursu, un kas traucē tev, šo resursu ieraudzīt. Ļoti spēcīgas kārtas, šīs ir 2 vesie arkāni, tad imperatora kārtas, tā iespējams ir kaut kāda tāda ļoti strikta, bez ierunu kārtības tāda attieksme, ja, kad tu nespēji tā kā būt mainīgs, pielāgoties citiem, bet tu ej tā kā ļoti strauji uz to savu mērķi. Šī ir tāda Rider Waite kavā, tas ir klasiskā kava. Imperatora kārts ir tā auna pārvaldībā, tā varētu teikt, un auns ir tāds, aunam piemīt tādas īpašības, ka viņš iet uz savu mērķi, viņš īsti pat neapdomā, vai viņam tas ir vajadzīgs, ja viņš vienkārši ir gatavs skriet, viņam ir šis impulss, šī enerģija, šī kaislīgā deksme, viņš iet un dara. Un tas nekas, ka šis punkts sēž. Viņam vienā rokā ir šis zīzlis, un otrā ir šī lode. Katrā ziņā viņam ir vara, viņš ir karotājs, viņš ir drosmīgs cilvēks, un tas ir tas, kas iespējams tev traucē ieraudzīt šajā brīdī to tavu iekšējo resursu, to tavu potenciālu, kas tev ir, jo mums vienmēr resurss ir iekšējs. Kā tad tu varētu piekļūt pie šī resursa, kas tev varētu palīdzēt? Vēl viens kungs. Iespējams, tas ir kāds vīrietis, kas tev varētu palīdzēt, varbūt tas varētu būt tavs tēvs, jo Pentaklu karalis ir stāsts par fizisku, materiālu cilvēku, kurš ir kā balsts, stiprais balsts. Jā, es teiktu, ļoti spēcīgas kārtas, un jā, no abām pusēm tā kā krīti, un no abām pusēm ir tā kā stipri vīrieši. Šis ir tāds enerģisks vīrietis, un šis ir tāds materiāls vīrietis. Bet šajā brīdī ir tas kaut kāds kritiens nezināmajā, ja, kad tu vēl nesaprot, bet es vēlos vērst uzmanību uz šo āpši, tā kā ir palikuši sedziņu, tātad šis kritiens nebūs tik sāpīgs varbūt, ja. Un kā tad tu, varbūt, ka reizēm vajag arī nokrist, lai to savu resursu tiešām ieraudzītu. Un šis attēls ir patiesībā viss tas, ko tu viņā sajūti, tas, par ko tev liek šis attēls domāt, justies, ir stāsts par tevi, kas ir iekšā tevī pašā. Un mums jau īstenībā ir tā, ka mums liekas reizēm, ka mums ir nepieciešams kaut kādi ārēji milzīgs atbalsts, jā, no citiem. Bet reizēm tas ir vienkārši apskāviens, ka tu pats sevi samīļo, ka tu apķer sevi, sajūti sevi, un tu ļauj sev justies kā šī mazai meitenītiem, jā, kas iespējams vienkārši ilgojas pēc apskāviena. Ja tādas spēcīgas vīrišķīgas enerģijas apkārt ir, un kaut kāds brūkošais tonis ir, un tev varbūt tiešām vienkārši pietrūks šis maigums sievišķīgi, šis lielais un milzīgais apskāviens. Paskatīsimies tātad otro kārtiņu. Otrā kārts, tātad tavs iekšējais resurss pašlaik šajā brīdī līdzsvaru meklējumu. Tad šajā brīdī tu esi starp kaut kādām 2 izvēlēm. Tu nevari izlemt, ko tad izvēlēties. Šī kārtas runā par materiālo kaut kādu pusi, par arī veselību, par harmoniju, par saziņu arī ar visumu. Un es teiktu, ka šī kārta šajā
konkrētajā brīdī runā par tavu iekšējo saziņu tev ar sevi. Ka varbūt tu kaut kur neievērot savus kaut kādas robežas un paskatīsimies, kas ir tas, kas tev traucē ieraudzīt savu resursu. Jā, tas ir emocijas, tas ir noteikti emocijas, tā ir pagātnes kaut kāda pieredze, un kā tu varētu, un kā tu varētu tātad tikt pie šī resursa. Tas ir atkal emocijas. Es teiktu, ka te ir darbiņš ar emocionālo pasauli, ar iekšējām sajūtām, kuras ir tātad katra emocija, kura mums ir šajā dzīvē, viņa ir radusies kaut kad iepriekš, kaut kādās iepriekšējās dzīvēs. Ja mums ir emocija uz kaut kādu cilvēku, vai emocija kaut kādā situācijā, kā mēs reaģējam, tas viss ir saistīts ar mūsu iepriekšējām dzīvēm. Tātad kaut kāds atgadījums, kaut kāds gadījums, kaut kāds brīdis, kaut kas tev ir izraisījis šo emociju, kura tev šajā dzīvē, viņa tev traucē tā emocija. Tad pārāk liela tāda emocionālā, jebkāda nostāja, tev traucē virzīties uz priekšu, tev ir jāieraug tas patiesais iemesls. Mēs jau vienmēr visu translējam caur sevi, visu mēs izprotam caur savu to iekšējo prizmu, no savu skatu punktu. Tas stāsts nekad nav par citiem, tas stāsts vienmēr ir par mums pašiem. Un, ja mums šīs emocijas traucē doties un virzīties uz priekšu, tad mums ar tām emocijām kaut kas ir jādara. Un tad tas, ko tu vari darīt, ir 9 kausi. 9 kausi arī stāsta par šīm emocijām. Tad varbūt iekārtojies savās emocijās, tā teikt, ļauj viņām būt, ļauj viņām nākt ārā, ļauj viņām izdzīvot, jo tu būsi līdzsvarā tikai tajā brīdī, kad tu būsi savās emocijās drošībā. Kad tu drīksti justies gan slikti, gan raudāt, gan bēdīgi, gan dusmoties, tas viss ir atļauts. Tāpēc mēs esam dzīvi cilvēki, un tāpēc mēs eksistējam, un šī būtne, manuprāt, viņa ļoti, ļoti ļaujās, un šīs kartas abas kopā saliekot, ja tu ļausies, var iegūt to savu resursu. Reizēm mums pietiek vienkārši, sevišķi sievietēm, pietiek vienkārši aiziet uz dejām, vai uzlikt kaut kādu, mīļāko mūziku, iet vannā, samīļot sevi, tad būt baudīt, vienkārši just šo kaut kādu ieskārienu sev, tu, ar reļiņu iezies ķermenī, mums ir jāmāk arī tas līdzsvars arī tādā fiziskā plānā noturēt sevi. Lūk, tā kā ceru, ka tev rezonē, ka tev noderēs šīs ieteikums, un trešā izvēlētā kartiņa, tad tavs iekšējais resurs, pie kura, kurš pašlaik ir. Paskatīsimies, kāds tas pašlaik ir. Spēks. Jā, mums teikt, ka šajā brīdī tu esi dodošā šī sieviete, kas dod. Es traucē tev tā došana. Tad redzat, šajā attēlā ir sieviete, kas tā kā to kungu velk aiz rokas, es pieņemu, ka tas iespējams domāts tēvs šajā gadījumā, vai kāds vecāks kungs. Un tas tev atņem spēkus. Tas tev reāli atņem spēkus, un tu nevari ieraudzīt savu resursu, jo tu esi reāli šajā brīdī tik ļoti koncentrējies uz to nabadzību kā tādu, uz kaut kādiem iespējams arī veselības jautājumiem, un tas tev traucē izjust savu spēku, tas tev traucē būt savā spēkā, lai arī iespējams tu gūsti no tā spēka, tad ir šī savienība ar visumu, un šis arī ir stāsts par balansu, par došanu un ņemšanu kā tādu, par šīm, tad vīrietis ir tas devējs, un sieviete ir tā ņēmēja. Šeit mēs redzam, ka te iespējams ir kaut kāds disbalans, ka šeit tā, kas tomēr velk uz priekšu visu to nastu, ir tā sieviete. Un, mums sievietēm ļoti patīk darīt vairāk nekā mums vajag. Un kas ir tas, kas varētu palīdzēt? Tā ir tāda kā ugunīga kaut kāda darbība. Iededzina sevi uguntiņu, lai nokļūtu pie šī resursa. Šī brīnišķīgā šeit arī sieviete Kaila vienkārši sēž. Kalna galā sagaida saules lēktu vai riepu. Nav zināms, nav pastāstīts, bet atļaut sev sajust to iekšējo kaut kādu uguntiņu, kas dedz, un ļauties šim procesam, šīm sajūtām. Jo sievietei ir jāprot ņemt. Mums arī šis iņ un jaņ, šī diena un nakts, šis vīrišķais pirmsākums un sievišķais pirmsākums, tas viss ir mūsos iekšā. Un tie ārējie kaut kādi atspūgi, kas mums ir ārējos komunikācijā ar citiem cilvēkiem, tas patiesībā ir tas stāsts par to, kas mums notiek iekšā.
Un kā mēs paši protam dot sev, kā mēs paši protam ņemt priekš sevis. Un, ja saule ir tā dodošā enerģija, tā rītausma, tās vīrišķē pirmsākums, tad sieviete, mēnesis enerģija, zeme, materiālā pasaule, arī, ja mēs varam salīdzināt, tad no debesīm nāk lietus, ja? Tad lietus debesis dod, un zeme tā kā uzsūc to visu, zeme ņem šo ūdeni, ja? Un arī vīrietis dod to sēklu, kurš rodās pēc tam sievietē iekšā, tas tad bērniņš, un jā, un šis ir tāds arī stāsts par to līdzsvaru, harmoniju, un ceru, ka tev noderēja, ka tev rezonēja, un lai tev brīnišķīga diena.